Saskaņas centra priekšsēdētājs Nils Ušakovs un Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars. No šo abu partiju spējas vienoties atkarīgs, vai miers valodas jautājumā Latvijā iestāsies vai nē. Abi daudzkārt izteikušies, ka ir pienācis laiks sēsties pie viena galda un par strīdīgajiem tematiem izrunāties. Lai viņiem palīdzētu vārdus pārvērst darbos, sarīkojām Ušakova un Dzintara tikšanos politiski neitrālā teritorijā vienā no Nacionālās bibliotēkas lasītavām. Uzreiz gan jāsaka, abiem politiķiem domas sakrīt tikai divos jautājumos, ka Latvija ir vienīgā vieta, kur brīvi var attīstīties latviešu tauta, un ka domstarpības par valodu nedrīkst pāraukt vardarbībā. Atnākot uz diskusiju, ne Ušakovs, ne arī Dzintars paši vairs īsti neatcerējās, kura no viņu pārstāvētajām partijām bijusi pirmā, kas aicinājusi piesēsties pie galda un izrunāties kaut vai par pašu minimumu, kas neļautu politiķu radītiem etniskiem aizvainojumiem pārvērsties ielu konfliktos. Vai viņiem ir par ko runāt, ko viņi var sarunāt un ko katrs domā ar vārdiem aizvainojumu un risinājumu? Es izmantošu tikai vienu piemēru. Cilvēkiem bija absolūti nepieņemams, ka tajā mēnesī, kad bija visas sarunas par valdošās koalīcijas sastādīšanu, bija ļoti aktīvi izmantots tas diskurss, kas ir labāk Latvijas koalīcija vai koalīcija ar Saskaņas centru. Un cilvēkiem liekas absolūti nepieņemam, ka koalīcijas sastādīšana ir atkarīga no etniska faktora. Un Latvijas koalīcijas nebija tie vārdi, ko izmantoja Saskaņas centrs, to izmantoja labie partiju pārstāvē. Un tas ir tas viens piemērs, kas ir ļoti spilgts, kas parāda, kāpēc cilvēki var aizvainoties. Aizvainojums tā ir tāda grūti tverama lieta, ko droši vien nevar likvidēt. Es domāju, ka ir ļoti daudz lietas, par ko latvietis Latvijā var justies aizvainots, gan vēsturiski aizvainots, gan sadzīviski aizvainots. Un, ja mēs koncentrēsimies uz aizvainojumu, diez vai mēs sasniegsim kaut kādus mērķus. Jo aizvainojumam var atrast iemeslus vienmēr, un bieži tie būs nepamatoti. Vienā gadījumā netiek paņemts koalīcijā Saskaņas centrs, un tad iedzīvotāji ir aizvainoti. Otrā gadījumā, ja nepaņemta Nacionāla apvienība, tad tie vēlētāji, kas balsoja par Nacionālu apvienību, tad viņiem nebūtu tiesības justies aizvainotiem. Kāpēc vienam ir tiesības vairāk justies aizvainotam nekā otram? Ko es gribētu pasvītrot, ko es redzu, ka Saskaņas centram, un es arī pieņemu Nacionālajai apvienībai, svarīgi, lai Latvijai viss būtu labi. Mums ļoti radikāli atšķiras viedokļi par instrumentiem, kāda veida to var sasniegt. Es piekrītu tam, ka mūsu visu uzdevums ir panākt, lai Latvijas iedzīvotāji dzīvot lielākā komfortā. Un tā lieta, kas ir mana pirmā atbilde un kas ir mana izpratne par Latvijas valsts pastāvēšanas jēgu, ka tā ir vienīgā zeme, vienīgā teritorija pasaules virsū, ļoti neliela teritoriāla vienība, kurā brīvi var pastāvēt, saglabāties latviešu valoda, latviešu kultūra un latviskais dzīvesveids. Lielai daļai Latvijas pilsoņu, tā izskaitā man, ir radies iespējas, ka notiek vēršanās pret Latvijas valsts pamatvērtībām, pret to pamatjēgu, kuras tikko formulēju. Absolūti piekrīt tam, ka Latvija ir tā vieta, kur var pastāvēt vienīgi latviešu tauta. Un es arī piekrītu tam, ka jebkuram Latvijas Republikas pilsonim būtu svarīgi vismaz kaut kādu līmeni palīdzēt to iztenot. Nav jautājumu. Mana pozīcija vienmēr ir bijusi, ka latviešu tauta varēs efektīvāk un drošāk attīstīties, saglabājot un attīstot, un tikai saglabājot, kas ir svarīgi, bet arī attīstot kultūru, valodu. Un citas vērtības, ja krieviski runājuši Latvijas iedzīvotāji ir sabiedrotie, nevis ienaidnieki. Un mums, diemžēl, 20 gadi gāja tā, ka šie cilvēki bija labākajā gadā izmantosim vārdu atstumti. Un tas nepalīdzēja latviešiem. Tā ir tā problēma. Un daži instrumenti, ko es piedāvāju, manuprāt, vēl vairāk atstum krieviski runājuši cilvēkus, un tas nepalīdz latviešiem. Tas bija nepareizi. Tad ir jārunā par konkrētiem instrumentiem, bet tieši tāpat tad arī var teikt, ka atsevišķi pasākumi, kurus piedāvā un aktīvi atbalsta Saskaņas centrs, nebūtu neveicina to mērķu sasniegšanu, par kuru mēs runājam. Piemēram, atbalsts referendumam par divvalodību Latvijā. Jūs to skaidrot, kā zinām, tādu protestu formu, bet tas man šķiet, un es teikšu atklāt, tas man šķiet pats absurdākais arguments no šīs publiskās diskusijas, kas ir bijusi, jo ir kaut kādas robežas, kā var protestēt. Cilvēks protestējot pret nelaipnu darba devēju, nepiekausu savu māti, ir kaut kāds svētums, kas neaizskaram. Latvijas valsts, latviešu valoda, tas ir svētums. Un
tā ir tāda, man nepatīk šis jau tāds nodrāstais vārds sarkanā līnija, bet pat cilvēki, kas ir ļoti tālu no tādiem nacionālajiem uzskatiem Raiva Dzintara izpratnē, tajā brīdī, kad sajūta, ka kāds apspriež visā nopietnībā jautājumu, ka Latvijā jābūt ir 2 valsts valodām, uzskatīja to par vistiešāko vēršanos pret Latvijas valsts pamata apdraudējumu. Šeit es teiktu, ka tas ir zināmā mērā pārspīlējums, jo visi, absolūti visi, ieskaitot, es pieņemu katru Nacionālo apvienības locekli, saprotu, ka latviešu valodas status nav apdraudēts ar šo referendumu. Tas ir skaidrs. Un, manuprāt, šī referenduma galvenais pozitīvais iznākums būs tas, ka mums ir par šiem 20 gadiem pielaistas daudz kļūdas integrācijas politika, nacionāla politika. Šis referendums parāda, ka viss bija izdarīts nepareizi, bet jebkura gadījumā mums tagad ir visiem iemesls apsēsties pie galda un pamēģināt vismaz kādu minimālu kopsaucēju atrast. Kas ir pats būtiskākais mūsu skatījumā Latvijas valstī, un ne tikai Latvijas valstī, arī žurnālistiem, sabiedriskām autoritātēm, liks saprast katram Latvijas iedzīvotājiem, ka jautājums par valodu Latvijā nav apspriežams. Bet tas, ka daudz cilvēku tiek iedvesmot to, ka Latvijas galvaspilsētas vadītājs, mērs aiziet un parakstās par šo referendumu, tas rada ilūziju, ka šis jautājums ir apspriežams. Tas ir tas būtiskākais zaudējums no tās integrācijas izpratnes, kāda ir mums, iespējams tā, protams, atšķirās no jūsējās. Es uzskatu, tas nav zaudējums. Es uzskatu, ka tas, ko es esmu izdarījis, ir fakta konstatācijām. Kas ir jādara? Man dziļa pārliecība 19. datumā ir jādomā tā, lai cilvēki gribētu runāt latviski. Nevis piespēt, bet lai viņi gribētu. Mums ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ja mēs gribam tālāk attīstīties, ka nav tā, ka viena daļa audzina otru daļu. Mums vajag saprast, ka abas daļas kopā mēģina atrast kopēju kaut kādu risinājumu. Tas strīdīgais moments varētu būt tas, kurš tad būs tas vecāks un kurš būs tas bērns audzināmais. Es gribētu teikt, ka mums tas nav jānošķir, nav jānodala. Ir jāvienojas par kopīgām vērtībām. Mēs taču gribētu, lai Latvijas iedzīvotāji domā līdzīgi. Jūs piekritīsiet? Kā līdzīgi? Es negribu. Pašos pamatos. Pamatos, jā. Par pamatlietām. Pamatvērtībām, jā. Bet es negribu nekādu gadījumu, lai cilvēki būs vienādi. Bet latviešu valoda ir pamatvērtība Latvijas valstī. Kāda ziņa atkal? Latviešu valoda kā valsts valoda? Nav jautājumu. Vai tādēļ ir kā instrumenti nepieciešams piedāvāt referendumu par to, lai visas skolas, vidusskolas mācās tikai latviski? Mēs runājam par to, ka ja mums ir slimnieks, un viens piedāvā kaut ko nogriezt, otrs piedāvā kaut ko piešūt. Mums vajadzētu kaut kā vienoties par to, kas palīdzēs tomēr slimniekam. Un es uzskatu, ka, diemžēl, manuprāt, daudziem jūsu piedāvātiem instrumentiem šim slimniekam nepalīdzēs. Tad tas sarunas minimums manā izpratnē ir par to, ka, lai ir šīs uzskatu atšķirības, lai pēc iespējas mazāk tas pārņemtu sadzīvisko telpu, lai lietas netika kārtotas uz ielām, ar konfliktu palīdzību, ar neiecietību, nedod Dievs ar vardarbību. Tā ir tā lieta, kas liedz sasniegt kā jūsu mērķis, kā mūsu mērķis, arī tie, kas nav pretrunīgi. Nav nemazāk šaubumu. Un, manuprāt, tieši referendums bija tas politisks instruments, ko vajadzēja izmantot, lai uzsāktu 19. datumā procesu, kas, es ceru, kādreiz palīdzēs Latvijas sabiedrībai tais pamatos kļūt par vienotu, lai viena daļa nejustos aizvainota pret otru daļu, un otra daļa nejustos apdraudēta no pirmās daļas. Es nedomāju, ka to sāks referendums, bet es arī neredzu īpašu atšķirību starp referendumu par to, vai Latvijā jābūt 2 valsts valodām, un starp referendumu par to, lai Latviju atdalītu lai Latgala atdalītu no Latvijas vai lai pārtrauktu Latvijas neatkarību. Man šķiet, ka ir tāda referenduma formulējuma, kas lielākai daļai pašapzinīgi Latvijas pilsoņi ir vienkārši tā kā tāds naža dūriens no mugurpuses. Manuprāt, tas ir zināms pārspīlējums. Manā skatījumā tas nav pārspīlējums. Jums ir tiesības uzskatīt to tādu veidu? Jums arī. Diskusijas kopsavilkums ļauj secināt, ka Ušakovs Dzintaram biežāk teica vārdus nepiekrīt, nekā Dzintars Ušakovam piekrīt. Un uzskati abiem sakrīt tikai par 2 lietām. Pirmā, ka Latvija ir vienīgā vieta, kur brīvi var attīstīties latviešu tauta. Otrā, ka domstarpības par visu pārējo nedrīkst pāraugt vārdarbībām. Patreiz minimums ir tas, ka mēs varam sēsties pie viena galda un runāt. Tas nav īpaši daudz, bet tas nav arī īpaši maz. Es varu tikai
piebilst, ka labāk ir rūgt patiesība nekā salti meli, un apņēmība runājot no manas puses ir vismaz paust patiesību un tās lietas, kā es un kā man dombiedri to saskatām atklāt. Un es ticu, ka uz šādiem pamatiem varbūt nelielus, bet mazas soļus priekš spērt var. Tad, ja ar to graudu nevar maizi piepildīt, tad sākt var. Visu labu!